Labadiena visiem! Jūs mājās mums šodien Labdien! gaida ārkārtīgi interesanta, manuprāt, saruna. Mans sarunbiedrs šodien ir Normons Orleāns, Mārpas domas deputāts, bijušais Mārpas pagasta domas priekšsēdētājs, izpilddirektors, pieredzējis, cienījams cilvēks, kurš varbūt pēdējā laikā jūs varbūt viņa uzvārdu esat dzirdējuši tādā sakarā, ka viņš bija tas trauksmes cēlājs, kurš informēja sabiedrību par to, ka partijas vienotībā birojā tiek maksātas aploksņu algas. Kaut kāds laiks ir pagājis. Patiesībā es uzskatu, ka nekas nav noticis, un šis notikums ir kaut kā veiksmīgi noklusēts un nogrimis kaut kur pagātnībā. Tāpēc es lūdzu uzrunāju Orleānu kungu, vai viņš nav ar mieru nedaudz tomēr pastāstīt pirmkārt, kas notiek, kas notika, kā viņš to redz, jo viņš, nu, tā tad bija tas cilvēks, kurš cēla trauksmi par šo jautājumu. Un, manuprāt, sabiedrībai būtu pienākums paskatīties, kā trauksmes cēlājiem iet pēc tam, kad viņi ir pazuduši no pirmajām mediju lapām un vairs varbūt nevienu tik ļoti neinteresē. Tomēr pastīties to stāstu vēlreiz no sākuma līdz šai dienai, kā tad tur viss ir noticis. Tāds ir šīs dienas sarunas ideja. Labdien, Orlēnkungs! Labdien! Kā jums iet? Nu, paldies! Pirmā sniega dienas skaisti. Varbūt mēs varam sākt ar to, ka tomēr atgādināt cilvēkiem no paša sākuma visu. Sāksim no paša sākuma. Sāksim ar to, kā, kā, kas bija tas vēstījums, kad jūs nācāt klajā ar to, ka birojā tiek maksātas aploksņu algas. Vienkārši izstāstiet, varbūt vēlreiz, jo cilvēki jau ir kaut ko aizmirsuši, kaut ko neatcerās. Kāds varbūt, jā, vienkārši izstāstam vēlreiz to stāstu no sākuma. Nu, jā, tas bija pēc 22. gada vēlēšanām, kad vienotība ieguva labus rezultātus. Parādījās valsts finansējums vismaz €1 000 apmērā. Un tad arī es vērsos pie vadītāja, pie Alvrida Ašrādera, kad ir pienācis beidzot tas viņa brīdis, kad viņš ir solījies samaksāt algu, jo mums pirms tam bija daļa bija maksāta saimnieciskā kārtā. Un ar tādu, kā lai saka, apsolījumu, ka, ja būs valsts finansējums, tad sakārtos šo jautājumu likumīgi un arī nomaksās nodokļus. Bet tad, kad pienāca tā vēsturiskā diena, es jūtu, ka cilvēks sāk izvairīties un pat mukt. Un beidzās, Ašarādens. nu, protams, un beidzās tā, ka nu, jau cits nekas neatlika. Kā, nu, kā vērsties arī pie bišķiņa publiskāk to jautājumu, bet bija jau arī tā, ka tos līgumus beigās pārslēdz, jo mēs jau viņu kaut kā noķērām pēc kaut kāda laika, jo viņš jau kādu pusgadu nerādījās birojā, un tad bija tā, ka nu, beigās teica, jā, lai darba kolēģi tad to visu sarēķina, un tad arī es vērsos pie darba kolēģiem, man bija dots tāds uzdevums, jā, es visus aptaujāju, visi iedevu tos savus skaitļus, tad aizsūtīju grāmatvedībai, tad juristi sagatavoja līgumus, tad saskaņoja, tad ģenerālsekretāram deva akceptu slēgt, un tā arī noslēdz tos līgumus. Nu, un, protams, tas jau bija tas pirmais solis, kad tādas rīcības jau tādiem cilvēkiem nepatīk. Viņš jūtas neērti. Nu, tad arī vēl nāca klāt vēlēšana, visādi kampaņas izdevumi, kur arī netika uzrādīti. Jo man jau darba pienākumos arī ir teikts, ja tu redzi kaut kādus pārkāpumus, tu ziņo un dari zinām to vadībai. Nu, es arī to darīju, bet tur daļa tika uzrādīta, daļa netika. Tur piemēram, par auto lietām, kur bija nomas auto ar aplīmēti brauci. Ja? Tur čeki netika par degvielu iekļauti kampaņas izdevumos. Bija 2 auto beigās, pa vienu tā kā laikam bija kā lai saka, piefiksējis krāps, un tad arī tur €200 sodu naudu uzlika. Ja? Tas bija tā. Nu, bet otrs autors joprojām netika uzrādīts. Un tie ir tādi sīkumi, bet arī bija no manis pieprasīts automašīnu, teiksim, tur nodrošināt.
biroja darba laikā ar privātu auto, ko es teicu, ok, nu, noslēgsim patapinājumu līgumu. No sākuma jau man prasīja atsūtiet tehnisko pasi, savus tos datus, bet tas netika darīts. Bet joprojām ģenerāla sekretāra vietniece pieprasīja tur Kariņa paunas vest no ministra kabineta uz biroju, un tad tur pasā ballīšu visādas, un, ja, nu, protams, ja tu nepatīk, tad ej projām, jo, nu, bet tā kā jāstrādā, ir darba vajag, nu, tad tā arī tas notika. Un par cik ilgu periodu mēs runājam? Tātad jūs sakat, līdz 22. gada vēlēšanām saimnieciskā kārtā daļa algu tika maksāta, respektīvi aploksnēs daļa algu tika maksāta. Jā, nu, tas Pareizi. ir, kad Ašerādens nāca pie teikšanas, ka partijas vadītājs tas ir. Tad viņš Ašarādens pārgāja uz aploksņu algām. Nu, viņš veicināja to, mudināja to darīt, un tā mēs arī saņēmām. Bet vislabākais, ka šie fakti tika iesniegti arī Knābī, un, nu, protams, tika darīts viss, lai tur neko neatklātu un nekas nenotiktu, bet izrādās, ka arī bez manis jau viena darba kolēģi liecināja, ka viņi arī ir saņēmusi šo aploksņa algas. Ja, tā tad, nu, vismaz šeit var redzēt, ka ir ticamības moments, kad nav. Es saprotu, pārējie kolēģi jau ir nobijušies, jo viņi tur turpina strādāt. Bet, nu, un arī man jau, ja man nebūtu tā WhatsApp saraksta un e-pasta saraksta, kur prasa, kad man būs alga, man vīru atlaida, vai tu nezini, ej parunā ar ģenerālsekretāru, ar vadītāju, jo es jau biju biroja vadītājs, viņi jau vērsās pie maniem, jo es jau tur katru dienu biju, es jau redzu, kurš ir ienācis, kurš nav. Bet, ja man tas nebūtu, tad jau būtu kā ar dakšām pa mākoņiem. Bet jau, nu, katrā ziņā man katram vārdam, ko es teicu, ir kaut kāds rakstisks apliecinājums, lai nav izdomājams, lai tas ir ticamība, lai nav kaut kāds falšums. Tāpat arī mēs šobrīd arī pārsteidzoši bija tas, ka mums ir viena civillieta Knābī, ne Knābī, es atvainojos tiesvedībā, un tiek safabricēta un izgatavot jaunu nēsošu dokumentu un iesniegt tiesai. Un uz tā jautājumu, lai lūdzu uzrādiet oriģināls, tas nav iespējams. Bet iesniedzējs ir uzrakstījis, ka viņš ir apstiprina, kad ir pārbaudījis un kopija pareizi. Ja? Un tad, kad prasa, viņš saka, viņš ir uzticējies un tā, un tas viss tā joprojām kaut kā ļoti tā, nu, kā es saku, es negribu teikt, perversi izskatās tā, Nu, un te ir arī mēs iesniedzām, lai ierosina kriminālu lietu, jo tomēr vilto dokumenti, kur vēl viņi ir iesniegti, kādi ir iesniegti. Arī ar darba inspekciju mums tur ir tiesvedība, kas viņi arī bija iesnieguši dokumentus, un kur mūsu pieprasījumi, kā cietušajiem, viņi neizsniedz. Un tad, kad viņi izsniedz, mēs redzam, ka ir pavisam citi dokumenti, uz kuriem atsaucās. Nu, katrā ziņā tiek visu laiku lavierēts un kaut kā tā. Bet ļaujiet jūs pārtraukt, mēs pie šī vēl atgriezīsimies, bet vienkārši man pēc interesē tagad tālāk. Tātad jūs arī rakstījāt iesniegumu kaut kur par tām aploksņa algām, jeb tas bija tikai publisks paziņojums? Es rakstīju iesniegumu gan ieņēmumu dienestam, no kā viņš atteicās, ka nē, tā nav mūsu kompetence, ja, un novirzīja visus Knābim. Arī Knābim rakstīju, es arī biju tur, teiksim, uz to, sauksim, uz pratināšanu, kur es izstāstīju visu, un visinteresantāk bija, ka pirmās divas izmeklētājas, kas to darīja, viņas teica, ka praktiski jau ir ticamības moments ir liels, bet viņi saka, es prasu, vai es to drīkst informāciju izpaust. Viņi saka, jūs drīkstat, kamēr nav ierosināta krimināla lieta, bet viņi saka, varbūt tomēr tas tā ļoti kautrīgi, bet beigās jau viņi saka, ziniet, laikam, es jums ieteiktu vērsties pie žurnālistiem. Un tad arī tas viss aizgāja. Knāba darbinieces jums neformāli ieteica vērsties pie žurnālistiem. Jā, bet vēl ir ļoti interesanti, ka nav jau tā, ka visi tur ir tādi, kā lai saka, nozūmēti. Ir cilvēki, kas grib godprātīgi darīt savu darbu. Knābā, jūs domājat? Jā, un ir arī man pazīstami. Viņi saka, bet tas ir, protams, pārstāstījums, bet ir tā, ka šīs divas pirmās darbinieces tika nomainītas, un tad tiek vērtēts viņu darbs un ar punktu sistēmu, un līdz ar to šīs sievietes ir samazināts viņām alga. Un tādā veidā viņas ir, manuprāt, dabūjušas par mīzu. Un tad nāk jauns izmeklētājs. Viņas ir dabūjušas par mīzu, tāpēc, ka viņas gribēja patiesi izmeklēt šo lietu.
Jā, tā man ir. Tas ir tas pārstāsts, ko man stāstīja citi kolēģi, kas Tad viņas viņas noņem, tad viņas vadība par to, ka viņas grib izmeklēt šo lietu, vadība viņas noņem no šīs lietas un pazemina amatā. vai amatā, es nezinu, bet esot tas novērtējums ar tādu punktu sistēmu, un līdz ar to tu nesaņem finansējumu. Nu, katrā ziņā tu jūties slikti, un tie pārējie kolēģi jau to redz, kā tā rīcība notiek. Ja? Un tad ir jau tādi, kas tā nedomā kā vadība, vai ne? Un vēl jau paradoxāli, kad bija Dumbura raidījumā, bija Cīruls kundze knāba priekšnieku vietniece uzaicināta. Un viņa tur arī izklāsta šo jautājumu. Viņa saka, viņi jau būtu tā kā labāk strādājuši, bet Orleāns, nu, ir diemžēl tā kā vērsies žurnālistiem, un tas to izmeklēšanu neveicina. Un tas izskan publiski. Bet īstenībā tā nav. 4 mēnešus pirms vērsāmies pie žurnālistiem, mēs, vai precīzāk, 3, jau bija iesniegti dokumenti knābī, lai visu pārbaudītu, bet nekas nenotiek. Un tagad mēs rakstām uz knābi, vai Cīruls kundze, man jau nevajag kaut kādu morālo kompensāciju, bet atvainojies, ka tas ir kļūdains kaut kāds fakts, ko viņa interpretējusi. Bet atbilde ir tāda, nē, tā nav knābs viedoklis, tas ir viņas privātais viedoklis. Uz to mēs atkal vērsāmies pie Dumbura kunga, lai viņš mums dod tādu skaidrojumu, ko tad viņš ir aicinājis privātu personu Cīrulu vai knāpu speciālistu. Nu, protams, atbild bija knāpu speciālists, un mēs tagad arī, un viņi to nekādīgi nevar atzīt. Mums jau vajag vienkārši atvainoties, ka tu kļūdies, bet tagad mēs arī iesniedzām tiesā, lai tad arī, diemžēl, viss ir mūsu valstī jārisina caur tiesu, jo es ceru, ka tā ir tiešām godprātīga institūcija un tie cilvēki vēl godprātīgi dara savu darbu. Labi. Bet vēl man precizējumam. Tātad valsts ieņēmuma dienests kaut kādā veidā uzskatīja, ka aploksņu algu izmaksa darbiniekiem nav viņu kompetence. Tieši tā, jā. Ir kāds argumentus tika minēts, kāpēc pēkšņi vienā organizācijā aploksņu algu izmaksa nav specifiski valsts ieņēmuma dienesta kompetence. Tā atbilde bija skopa, bet ar to nodarbojās knāba. Un pats galvenais tās inspektors saka, ka tā ir pirmā lieta, un mēs taču to nemākam darīt un nevaram, jo tikai ieņēmuma dienas var pārbaudīt, vai tavi izdevumi ar ienākumiem ir sabalansējami, ja? Un arī no kurienes jau tā nauda tur rodās, ja tev maksā aploksņa algās. Protams, es izstāstīju knābim to savu versiju, to redzējumu, ja? Kā viņi varētu rasties, un arī tur sarakstu pieliku klāt, ja? Kā tas veidojās, ka tur, bet, diemžēl nekādas tālākās rīcības tur nav. Ja? Tā kā, ja jau šeit Kā nav. jūs domājat? Kā jūs domājat ar jūsu pieredzi un pazīstot šos cilvēkus? Kā jūs domājat, vai valsts ieņēmuma dienas negribēja paši izmeklēt lietu, kas ir tā kā pret viņu priekšnieku, pret finanšu ministru, jeb finanšu ministrija ašarādens izdarīja spiedienu un mājienu, ka šo lietu labāk nevajag jums izmeklēt? Tie būs tikai mani prātojumi, ja, jo īstenībā jau tā sūdzība sākās ar iepriekšējo ieņēmumu dienestu priekšnieci ar Jaunzemi. Ja, viņai mamma pie mums strādāja daudzus gadus pa sekretāri. Ja. Es ceru, ka nezinu, tas būs tikai prātojumu un vāvuļojumu, un tā praktiski es nedaru. Tas bija Jaunzemes laikā, kad ieņēmuma dienests pateica, ka tā nav viņa. Tā aizrotēja prom, un tad varbūt par laimi viņai. Un tad sākās jauna epopeja. Okay. Labi. Ieņēmuma dienests tā tad atrakstījās, ka viņa to nenodarbosies. Knaps sāka izmeklēt. Vispirms bija izmeklētājs, kurus jums likās, ka ir ieinteresēts lietā. Tās tika noņemtas, tika ielikt jauni izmeklētāji. Viss viens, jā. Es to uzvārdu gan neatceros. Nav svarīgi uzvārdi, jā. Un tālāk, kā viņš to lietu virzīja? Katrā ziņā pirmo reizi jau tika beidzot jau knābī bija protokolēts. Tā kā tādās iestādēs to dara, arī video tika, jo pirmās jau bija tādas ļoti, ļoti draudzīgas sarunas, un tu jūti, ka tādas skopas tajā visā. Arī tika iesniegti audio ieraksti tam puisim, ja, tam izmeklētājiem. Tie visi arī tā kā tur jau. Jūs iesniedzāt ierakstus. Jums bija ieraksts, kas apliecina, ka jums ir taisnība.
tieši tā. Nu. Nu, Ok. ne jau par visu, bet atsevišķos epizodēs, ja tas tā bija. Nu, kad, nu, jo tu jau tu nedomā dzīvot dzīvi ar visu laiku ierakstīšanu. Tu vienkārši netīšām. Šodien jau tie telefoni ir tādi, ka tu zvani un viss ierakstās. Viņi jau tā tikai paskaties datumu un tu piefiksē. Un tas pats jau man arī daudz jautājumu, ko es knābi apgalvoju. Viņi saka, nu, tā ir jūsu izdomājums. Tā nevar būt. Bet tu paskaties šajā telefona vēsturē, un bats ir tiešām tas ieraksts, un tu iesniedz. Un tad tas arī otrais puisis saka, jā, nu te tiešām būs tā krimināla lieta. Bet beigās iznāk, ka viss ir fake. Nu, un pat nav pieminētas tās lietas tajā, ka viņš izdod to savu lēmumu. Tā, nu, baigi jocīgi, ja tāds, teiksim, kaut kāds knābis izmeklē tur kaut kādus tādus svarīgus, pavisam svarīgus jautājumus. Man liekas, tas ir, vai viņi nav tik vāji, ka viņi, es nezinu, kas viņiem varētu trūkt. Nu, ko viņi vispār tur tērē naudu, jāsaka tā. Tā liekas. Ļoti labi. Jā. Nu, es domāju, tas kaut ko liecina par knābu un par ieņēmumu dienestu un vienotību un šo organizāciju kaut kādu saistību un savstarpējām simpātijām un kaut ko tādu. Nezinu, kā savādāk uz to var paskatīties. Nu, un tad kāds ir sausais atlikums? Sausajā atlikumā knāba tā tad vienkārši neko neierosināja. It kā bija pārbaude tāda, jā, un beidzās vienkārši, ka jūs visi izgudrojat. Jā, beidzās pārbaude un praktiski viss beidzās ar neko. Tā var teikt. Un vienīgi tās pirmās divas izmeklētājas kaut kādu tur simbolisku sodu naudu uzlika, bet tas ir niecīgi. Par kaut kādu vienu epizodu viņam arī sadalīja visu to lielo torti, ko es iesniedzu, sadalīju epizodēs, jo tādā veidā jau arī tev nekas tur lielas lietas, tur nu, mēģina visu to atšķaidīt. Tā jau es esmu lasījis, ka tā dara, lai neierosinātu kaut kādu. Kamēr es atceros, es gribu jums pavaicāt par to smiltēna māsas un to epizodi. Jā, nu, tas arī ir nonācis ir publiskā apspriešanā. Nu, šeit jau arī bija nu, labi, kad arī bija tāds ieraksts, ja, kad var to vispār kaut kā atskaņot un zināt. Jo, Varbūt izstāstiet no sākuma, par ko ir runa. Ne visi zina, kas mūs skatās. Vienkārši no sākuma to stāst. jā, nu, ir tā, ka strādājot birojā, jā, piemēram, tā smiltēna māsa veids pakalpojums, drukas pakalpojums, maketēšanas, izplatīšanās ļoti labi saistībā ar vēlēšanām. Bet tad, kad pienāca laiks samaksāt, ja nu viņa nav nekāds lielais, nebija nekāds lielais uzņēmums, un tie summa jau citam liekas niecīgi, bet tas bija nu, kaut kur ap 20, nu es tā nokļūdīšos, tūkstošiem, nu 20 tūkstošiem vairāk varbūt. Un, protams, tev jāmaksā visiem darbiniekiem un viss, un tev naudas nav, viņi nāk un prasa, nu, kad tu samaksās un līgums ir. Un beidzās ar to, ka viņi vienkārši ignorē un pat, es teiktu, skarbi. Pat pasaka, tu neprasi, tu zini, kādi man ir sakari. Ja? Un, ja tu Kas tā saka? Kas tā saka? nu, ģenerālsekretārs saka, Kampars. un tad ir viņai katrā ziņā, kā sievietei, ir izmisums, ja viņa arī savam brālim sūdzās, un viņi ir uztvērusi to brīdi to kā draudus. Jā, un man jau tā, un tad arī Eduards iesaistās, Smiltēna kungs, un, nu, kā, un viņš raksta ēpastus gan Ašerādenam, Dombrovskim, gan tur vēl Reiram, tā, viņš man tā, un lai to jautājumu sakārtojo, nu, kas tā pa lietu, un tad uzdod Ašerādenam to jautājumu sakārtot, un tad tur viņš, nu, tādā veidā, principā ar draudiem, un ja tu to strādājot birojā visu redzi, ja, un tad tu sāc arī analizēt to lietu. Tas pats jau bija ar manīm, ja, kad vajadzēja nodrošināt ar to televizoriem, ar printeriem, vai nu tu nodrošini, vai nu ej projām. Tas pats arī bija ar tiem
pakalpojumiem, ko ar auto, nu, vai nu tu nodrošini ar auto, ja, vai nu ej projām. Nu, un tad tādas lietas. Un tad, bet, nu, kā saka, politiskajā likums nu, saka, ka tu nedrīkst izmantot, ja, un tu esi ar Voyageru to visu sniedz, brauc un nu, samaksā kaut kādu degvielu. Bet arī vēl teiksim, bez tā smiltēna, ja, jo toreiz bija zvani, kad nu, Normunda atbalsta turies, ja mēs tev ar tevi. Bet, nu, kā beigās iznāk, ka tu jau nobīsties, jo tas Edvards Smiltēns saka, viņa māsa jau ir pārbījusies, viņa jau negrib iet liecināt un viss, un nu, viss jau mainās, jo neviens jau līdz galam tā arī negrib to izturēt. Nu, ir jau grūti. Un vēl jau tas pats bija zvans no Sāra, kurš nodrošināja to balsu skaitīšanu, kuram bija uzdots, ja, norganizēt. Ja, un es redzu, ka viņš bez maksas to veids. Ne domas sēdes, ne kongresa skaita, ja nauda neparādās. Izrādās, ka viņam tā sadarbība arī bija ar to sanits telpi, kur ir solījusi tur maksāt, un tad nav. Nu, katrā ziņā viņš arī to ir tur ziņojis tam. Tur jau milzīgas summas aiziet, jo viņš jau arī valsts mērogā skaita to balsošanu. Ja, un, ja tu gribi tur, tad tā viņš man saka, tu nodrošini mums. Un tad katrā ziņā cilvēks arī bija izmisis un to darīja. Nu, tā īsumā tas Vēl viss. par smiltēnu, vai es pareizi, nu, cik es atceros, toreiz runāja, ka, nu, faktiski smiltēns, tad, kad viņš raksta Ašarādanām un visiem tur faktiski viņš ir teicis, ka vai nu jūs samaksājat, vai arī es tūlītās ar visu šo materiālu eju uz prokuratūru un policiju un tā, ka tāda bija tā viņa pozīcija. Nu, tā viņš man teica, ja viņš esot uzrakstījis e-pastu, ja, un tad pat, nu, laikam pēc šī, kā jūs arī sakat, viņš ir piedraudējis. Nu, tad ir visi tie notikumi risinājušies, tur Kampars atvainojies un Tašrādens un naudu samaksājuši, bet ne, protams, laikā, ja. Bet, nu, tas jau viss jau ir tāds, nu, kā lai saka, nevienam jau no šiem kungiem tas nav tīkam. Kaut ko atvainoties vai tādā veidā darīt to. Mazā atkāpe, tas, kas manuprāt ir interesanti, ka es domāju, šeit lielā mērā slēpjas arī atbilde. Cilvēki no malas brīžiem nesaprot, kāpēc ir tik sarežģīta sadarbība starp tagad, šajā valdībā, piemēram, starp apvienoto sarakstu un vienotību, ka it kā taču būtu loģika tur visādi sadarboties un tā tālāk. Bet nekas nesanāk. Nu, ja ir šāda privātu attiecību vēsture, nu, tad jau nav jābrīnās, ka, teiksim, nu, uzticības, maigi izsakoties, nav savā starpā. Nu, tieši tā, jā, nu, tieši tā. Pareizi. Es arī tāpat domāju, tas ir arī mans viedoklis. Bet par to soāru tur jau ir vēl sliktāk. Tur jau izskatās nevis vienkārši kaut kāda nodokļu nemaksāšana, aploksņāgas, kaut kas tāds, bet tur jau izstāsta pēc īstas korupcijas. Tur jau izskatās, ka dod mums pakalpojumu pa velti, tad mēs tev nodrošināsim valsts pasūtījumu. Nu, restīvi, un šo pasūtījumu, ko tu saņem, nu, un šos darbus, ko tu izdari pa velti, var uzstīt nu, par kukuli vai par kickbacku vai atkatu vai vienalga. Nu, restīvi, tu izpildi valsts, nu, tā tad saņem valsts pasūtījumu, par to tev partijai ir jāsniedz pakalpojums pa velti. Nu, tas, principā, tā izskatās. Nu, arī pēc sarunas ar viņu es ar tā sapratu, bet to jau viņš vislabāk varētu paskaidrot. Jo, nu, es zinu, no tā politiskā tās lietas, ja tev nodrošina pakalpojumu, tev visi tie ir jāuzrāda. Vai nu kampaņas izdevumos, vai nu Nu, protams. ikdienas. Ja? Nu, protams. Un tu nedrīkst saņemt nevienu pakalpojumu vēl no juridiskām iestādēm, no privātām. Viss ir kā dāvinājumi, viss ir jānoformē. Tas jau nav pat sarežģīti. Un varbūt es saprotu, ka tobrīd varbūt arī nebija naudas, kas arī visticamāk, ja, nu, tad tu jau vari uzrakstīt to līgumu vai pa daļām maksāt, vai vēlāk. Ja? Nu, tikai jāgrib ir, ja? Bet ja tu jūti, ka tu vari šādi to visu piespiest, nu, tad jau tas jau ir kaut kas. Es neesmu jurists, bet tas ir izskatās tāds pilnīgi pēc kaut kādiem 90. gadiem, kad valdīja vēl galīgā visatļautība. Jā. Tā tas izskatās, jā. Sakiet, un tā tad tas skaidrs viss beidzās ne ar ko vidā, ne ar ko knabā, ne ar ko.
Jūs tagad tiesājaties ar vienotību par ko? Nu, mums ir divas tiesvedības. Viena ir ar vienotību par dažādāku attieksmi, un tāda pat ir ar jauno vienotību. Nevienlīdzīga attieksme. Jā, tad ir ar jauno vienotību. Tad ir ar valsts darba inspekciju. Jā, četras arī tur lietas ir. Jā. Jo nu, es Tā izskatās. būtība ir kāda? Tā būtība jūs sūdzaties par to, ka viņi jūs vienkārši pēc visu šī atlaida. Nē, atlaišanai nav nozīmes tur nekāda. Tas ir reorganizācijas procesā, ka tu vienkārši tur nav vietas. Un es arī to saprotu, un es par to vispār necīnos. Es cīnos par to, kad bija atšķirīga attieksme. Ja? Atšķirīga attieksme, jo gadu iepriekš jau bija tā, lai nebūtu, lai tu varētu pats aiziet. Tas spiediens tika izdarīts un visādām detaļām un sīkumiem, lai tu nelabvēlīgas sekas līdz ar to man Tas, radīja. tas sākās tad, kad jūs sākāt pieprasīt, lai jums samaksā, lai jums nemaksā aploksņa algu, bet samaksā oficiāli. Tas ir jā, tuvu tam ar to arī sākās, bet vēl bija tā, ka man vienotības nodaļas vērsās par ģenerālu sekretāra to rīcību un darbu, jo viņas ir bijis teikuši gan tur frakciju Aināram Latkovskim, lai palīdz, bet praktiski arī nekas nenotika. Arī es aizgāju pie Latkovsku, saku, skaties, kādas te nekārtības ir, kā viņš tur izrīkojās ar tām nodaļām, liek uzņemt biedrus kuri ir izslēgti, bet es sagatavoju tādu vēstuli un nosūtīju partijas vadītājiem. Ja? Vajag sakārtot tos jautājumus. Arī tur ir gan sīkāk, es uzreiz tam man jāņem, tur bija vairāk tie punkti, bet pirms es to darīju, arī saskaņoju ar nodaļu vadītājiem, lai nav tā, ka tā ir mana interpretācija un es tur kaut ko, visi akceptēja, tur ir jūrmalas, ogres nodaļa, visi to izdarīja, arī toreiz ģenerāla sekretāra vietniece man tur teica, man tur ir arī nelabvēlīga attieksme pret mani un grūtības man ar viņu sastrādāties. Viņi saka, ja es vēršos, palīdz man. Es kā biroja vadītājs, man ir jādara tas zināms. Es arī to darīju. Protams, un tā vēstule kaut kur noplūda pie Lato lapsas, pietiek.com, bet tas aizgāja, ja es aizsūtīju visai valdei. Līdz ar to jau vajadzēja rīkoties, bet neviens praktiski tur arī nelaboja tās kļūdas, ko es norādīju. Jā. Un pat tiesvedībā parādījās tāda informācija, kad tā vēstule nebija nodota ģenerāla sekretāra vietas izpildītājiem, lai īstenotu tos pārkāpumus. Viņi saka, man nekas tāds nebija nodots. Līdz ar to tas gribēts arī atstāt tajā līmenī, lai neviens nezina to jautājumu. Tā iet. Es gatavojoties šai sarunai, es gribēju iepazīties ar tiem materiāliem, bet es skatos, ka tā ir slēgta sēde. Slēgtā sēdē tiek izskatīts šis. Saistībā ar vienotību, jā, viņi uzskatīja, ka tādā veidā tiek aizskārts arī viņu kaut kāda reputācija, jo viņi uzskata, ka tā ir tā premjera partija, un tas ir viens, un otrs ir arī argumentē, kad ir datu aizsardzība un tur privātie tie. Ok, ja. Man vēl bija tāda ļoti interesanta situācija, kad izsauca par to, ka bija Ašerādens bija uzdevis Šadurskim Kārlim ierasties pie manis birojā un darbā un teikt, klausies, vajag beigt tās darba attiecības un Ašerādens grib palaist tevi vaļā. Ok, bet es kaut kā netīšām nospiedu un ierakstīju to sarunu. Un tagad tiesā izsauc Ašerādenu un prasa, vai jūs sūtījāt Šadurski. Viņš saka, nē, es neko neesmu sūtījis. Ja? Un izsauc Ašerādenu un prasa, ko tu esi runājis tur. Viņš kaut ko tur runā par nodaļām, kaut ko. Un tagad to atskaņo to beigās, tad tu saproti, ka cilvēki ir devuši zvērestu, un viņi melo un runā nepatiesību. Un tad to jau arī tiesnesis jūt. Un tā kā, ja jau šāda mēroga cilvēki tādā, niecīgā, var teikt, pasaules mēroga lietā
jau sagroza faktus un dokumentus izgatavo tādi, kā nav bijuši. Nu, tad, kur var par lielām lietām runāt? Un pat tiesnesis teica, nu, mēs lūdzām, varbūt blakus lēmumu pieņemt. Viņš saka, nu, pašās beigās, bet viņš saka, bet arī ir jūsu tiesības iesniedziet no ātrāk, un nu, varat iesniegt ātrāk. Un tā mēs iesniedzām valsts policijā, un vakar arī bijām uz to, nu, kā lai saka, pratināšanu un devām tos savus liecības. Nu, redzēs, ka šeit arī kā valsts policija paskatīsies. Jo īstenībā nu, ir cerība, ka tiešām tas goda prāts vēl ir kādam saglabājies. Jums ir vēl tāda cerība. Nu, kā lai saka, padoties ir aizliegts, un ja tev ir taisnība tavā pusē, nu, tad nolaist bikses, nu, tur nu, nedrīkst. Tā ir mūsu valsts, tā mēs viņu varam vienkārši izpumpēt kaut kur ārā pa kreisi. Nevar, ir jāturās. Tāpēc es arī laikam arī aizgāju politikā jaunajā laikā, kad bija Ēnārs Repše, ja, kad viņam tie vadmotīvi bija tādi cēli un toreiz tādi avangardiski, un tie arī uzrunāja. Tāpēc es jau no tiem laikiem es ar to nodarbojos. Tā kā pieredze man ir. Es jums pilnīgi piekrītu. Tas jau ir tas, kas ir visā šī stāstā visšokējošākais. Ja? Visšokējošākais ir tas ne jau ka kādā uzņēmumā vai organizācijā maksā aploksņā. Skaidrs, ka daudzās maksā. Vienkārši finanšu ministra vadībā, vadītajā organizācijā maksā aploksņu algas. Un tieši kā jūs pareizi sakat, viņi melo par tādām lietām, lai piesaktu savu pakaļ. Nu, tiešām it kā ne par pašu būtiskāko lietu. Es vienkārši pilnīgi jums piekrītu. Tad, ko viņi var samelot, un ko viņi var saviltot, un ko viņi var izdarīt nu, tiešām lielās lietās, miljonu un miljardu lietās un tā. Un Knabu un Vidu, nu, es uzskatu, piesaistīt viņus, kā šo savādāk traktēt. Un valsts policijā, jūs sakat, valsts policija, iekšlietu ministrs arī ir no vienotības. Nu, es nezinu, un prokuratūra, es domāju, arī ir demonstrējusi absolūtu kā saka, kā lai pasaka, bezzobainību vai jebko teiksim. Vājumu. Nu, jā, teiksim tā, jā. Tajā jautājumā, jā. Jā, līdz ar to cerība, nezinu, kāda te cerība, bet, nu, protams, taisnība. Jādara kaut kas ir, un tāpēc jau mēs te šodien runājam. Ja? Kā jau arī valsts prezidents Jaungada uzrunā teica, jādomā katram pašam par sevi. Ja? Tas jau tā. Tā kā, tas arī tā ļoti, ļoti, ļoti varbūt šajā situācijā prātīgi teikts. Ja? Bet vēl jau tāds sīkums, piemēram, mums bija, kad ievēlēja jauno saimu, tad bija tāds saliedēšanas pasākums, ko organizēja, tur bija Krišjāns Kariņš organizators. Un kur tad? Arī lika tur telpas atrast, un tad atradām, un viss ir ok. Bet tad, kad bija jāmaksā, tad jau nemaksāja. Pateica, vai nu tu atkal, ko tu iedomājies. Ja? Un tad, kad arī tā informācija aizgāja līdz Knābim, viņi prasīja, teiksim, ka bija Orlēnkungs, tas jau jūs bija jūsu organizēts pasākums. Es saku, nē. Viņš saka, bet Kamparkungs jau norādīja, ka Mārupas nodaļa, viņš televīzijā teica, Mārupas nodaļa ir aicinājusi premjeru un to. Tas ir, ko viņš teica, bet e-pasta sarakstā ir savādāk. Pavisam kad Krišjāns Kariņš akceptēja mūsu saliedēšanās pasākumu, jaunos plānus, ja, un mēs tiekamies norādītajā vietā, 3:00, 9. datumā, ja, un tur vispār ne Mārupas nodaļa, nekas nav ne pieminēts, ne bijis. Ja. Tad arī, bet Kariņš pats tiešā teica, jā, tas ir jaunās vienotības pasākums, un šeit jau ir atkal pretruna, es to ziņoju Knābim, viņi neko nereaģē. Tagad Kariņš to ir apstiprinājis. Tad, draugi, uz priekšu, karoks rokās. Protams, tie nav kampaņas izdevumi, bet tie ir partijas izdevumi. Iekļauj, tur samaksā par tām 5-7 stundām, cik tu tur ballējies un līksmojies. Bet tāda sīkuma, bet vienkārši kaut kā tā šmucīgi izskatās. Nu, jā. Tad nav arī jābrīnās par Kariņu runājot, ka nec par tiem privātajiem lidojumiem un private jetiem ir kaut kādas
lietas, nec par ko. Jā. Nu jā, nu tā visatļautība ir, tad arī dar, ko grib. Nu, skaidrs. Jā. Jā, nu, bet kā jau saka, visas impērijas sagrūst. Varbūt ne uzreiz, bet ja mēs katrs norādīsim tās kļūdas, cilvēki jau ir gudri. Viņi redz, viņi saprot. Nu, man šajā situācijā, kopš mēs jau tā gadu kaut kā te ļurkājamies, neviens nav izteicis pārmetumu, tikai atbalstu. Gan no cilvēkiem, gan no juristiem. Viņi saka, ja tev vajag palīdzību, bez maksas palīdzēsim, jo cilvēki jūt to. Arī no žurnālistiem, starp citu, tas pats. Viņi saka, mēs jau zinām, ka tā ir, bet tie cilvēki, kas mums saka, viņi baidās publiski liecināt. Nu, arī es to saprotu. Katram darba vieta, katram tam ierēdnītim, viņš ir uz ielas, būs tad ārā uzreiz. Bet, kā lai saka, tā ir tava valsts, tu dzīvo te, tev bērni dzīvo. Cik ilgi tu tur tā var ļurkāties? Cik mēs 35 gadus jau esam? Es pats biju uz barikādēm, tikko biju atceries pasākumu. Ar lietuviešiem kopā iedeva pateicības raksts, jo es esmu arī ar sievu, mēs vienu no tiem veidojam Mārupē tur to visu sadraudzību. Tas tā. Patīkami katrā ziņā. Tu nedrīksti, nedrīkst. Ļaunumam ir jāstājas pretī. Tas ir viennozīmīgi. Tu nedrīkst nolaisties. Orlēna kungs, paldies liels tam, ko jūs darat. Nu, sekosim līdzi. Paldies, ka atradāt laiku parunāt un noteikti sekosim līdzi un skatīsimies, kā jums iet un viss atbalsts. Paldies! Paldies jums! Visu labu!